Kā un kam radās ideja par Līgo parku izveidošanu? Tā grūti pateikt, tas vispār nāk no Sauhos. Laikam jau tur bija direktors, tur bija Zvaigznīte, tur bija arī Stēriģis, jo Sauhozam nebija tāda vieta, kur svinēt Jāņus. Un tā sāktās runas kaut krasnīgas 5. gadā. Es jau biju paganom laikam. Ka vajag atrast vietu, kur svinēt Jāņus. Un tad atrast divas vietas. Vienas netālu no Sauhoz direktoru mājām, un otrs pēc tam tur, kur tagad ir Līgo parks. Un kā tieši tika izraudzīti, ka tieši tur būs tā vieta? Nu, skatījās, vadība skatījās, faktiski Sauhos to izraudzīja, skatījās. Bišķi baidījās tur, kur tagad ir, kad, ja rīkos Jāņus, kad nesabrauc daudz no Rīgas. Bet kā pa brīnumu tāds nelēma tāda nebija. Kas tajā vietā bija pirms parka izveidošana? Kas tur bija? Jā. Tur nekas, te vienkārši. Ko? Parks bija. Kas bija? Parks. Tur nebija tāds īsts parks. Tā bija upmala, apaugas un uzvalīgi tāda. Tā bija tīrīt tur. Cik ilgi tika celts Līgo parks? Kā lūdzu? Cik ilgi tika celts Līgo parks? Viņi visu laiku tā lēnām celt. Pirmais bija uzsiktu estrādi, pēc orniņu met, uztaisīt, tad bija kaut kur 2 gadu laikā. Un tad šo to sāk piebūvēt klāt, tad piebūvēja grīdi, estrādes grīdi, tad atved tos akmeņus nolika. Un kā radās ideja par to, ka akmeņi ir jāizvieto Līgo parkā? Akmeņi tad bija 55 lieta faktiski. Līgo parks, kāpēc saukt Līgo parks, kad ekscesēns atrad, ka tur ir ozola ar tādām džetniskām spējām. Tad domāju, ka tāpēc arī vajadzētu tur. Akmeņi bija novietoti Brīdams muzejā Serģim. Viņam no turienes bija jāvāc prom. Un tad mēs runājam, ka tur pagads finansē jau tālāk par pāris novietotos akmeņus. Tagad ir Līgo parkā. Un kādā veidā jūs palīdzējāt Līgo parka tapšanā? Nu, pagasts vēlāk, tad, kad sāka novietot tos akmeņus, rīkoja talkas apkārt sakopšanai un arī pie tās estrādes grīdu uzlika. Nebija koka grīdu uzlika, jo vajadzēja rīkoja koncertu rajonu, un tur vajadzēja arī dejotājiem, un dejotājiem nebija ko dejot bez grīdas, tur uzlika grīdu. Tad sāk domāt par jumta likšanu, jo pēc 91. gada vairs Ulbrokas saimniecība neeksistēja kā tāda, kas finansē, un tad ir visu vajagāja uz pagastu finansēšanu. Tas projektējies strādā. Orniņš. Bet zīmes pats Stēriģis izdomāja. Tas zīmes? Jā, tas ir Stēriģis darbs, kā saka, mūža darbs. Vai tām zīmēm ir kaut kāda nozīme? Jā. Tie ir no latviešu rakstiem. Viņš latviešu rakstu iekaut akmenī. Precīzi, viņš precīzi veidoja pēc dabūja senos zīmējumus un precīzi mērē veidoja un veidoja tos akmeņus. Bet tie akmeņi tur tā nejauši ir nolikt, vai viņiem tika speciāls vietas Nē, nu akmeņi ir meklēti, kur varēja dabūt kādu, un tad skatījās, kurš dar, kam kurš dar, tam var to izmantoja to akmeni. Cik veci ir tie ozoli? Ko? Cik veci ir tie ozoli? Nu, ozoli diezgan veci, es nezinu, ka nav kādi 500 gadu vismaz. Ir zināms, kas viņus stādīja? Ko? Ir zināms, kas viņus stādīja kaut kad? Nē, nav zināms. Diez vai kaut kas arī tāds speciāli viņus stādīja. Tie ir kaut kalpuši laika galiem.
Jo neizskatās, ka viņi kaut kādu veidot kaut ko, bet viņi ir. Tur jau paprasti zvaigznīti arī, varbūt tā kaut ko vairāk tur izzinājuši, nezinu. Ja viņi negrib prasīt. Šito ne. Labi, paldies. Nav pa ko. Paldies.